visa, kur zeme dūr. Beļģi skrien pāri zelta papardēm pūr. Nīcā un vārtā bruņči sarkani plīr. Kurš upavārds uguns krāsā dzīst, aiziet pāri jūru balti puteņi pūr. Dobī kā bungas visa tunda gadu, no jauka asi tādiķi zied, liep ēna vecie puši dzied. Pirmajos pēckara gados no 1945. līdz 1950. gadam republikas elektrikācija, it sevišķi uz laukiem, gāja gausiem soļiem uz priekšu, jo galvenā vērība tika piegriezta karā sisto brūču atjaunošanai. No 1950. gada līdz 1961. gadam republikas elektrosaimniecību apkalpoja 3 organizācijas: Latvenergo, Latkominergo un pie lauksaimniecības ministrijas Seļelektro. No pēdējās grupas arī izdalījās tagadējā enerģētiskās celtniecības tresta Talsu PMK. Atkal dūm, jauniem lai acīs mūžam pavarda mūs. Rokās lai mūžam kaldi āmuri dūm. Bāliņš ar baltām rokām likteni kāp, pāri jūrai skanēs viņa vārds. Kur zeme, kuru uguns spīd, mūži kā saule, laikas kā mūži krīt, kur zeme. No 1958. gada 1. jūnija Valdemārpils tīklu rajonas ar apkalpes zonu starp Talsu un Ventspils pilsētām. Jau ar pirmajām tā dibināšanas dienām par priekšnieku strādā Cinkus Jānis. No 1959. gada augusta Valdemārpils starp rajonu kantori, no 1961. gada jūnija Valdemārpils celtniecības montāžas pārvalde. Apkalpes zona 10 rajoni, ieskaitot Rīgas Štučkas rajonus. No 1967. gada septembra Valdemārpils pārvietojumā mehanizētā kolona. Apkalpes zona 6 rajoni. No 1968. gada janvāra enerģētiskās celtniecības tresta Talsu pārvietojumā mehanizētā kolona. Apkalpes zona 5 Kurzemes rajoni.
Valdemārpils iecirknis nodibināts 1961. gadā. Liepājas iecirknis nodibināts 1962. gadā. Kuldīgas iecirknis nodibināts 1966. gadā. Saldus iecirknis 1974. gadā. PMK uzdevumos ietilpst savā apkalpes zonā izvest sekojošus darbus: 20 kV un 0,4 kV gaisa vadu līnijas izbūves visos zonas objektos, kabeļu līniju izbūves, 20 kV transformatoru apakšstāciju montāžas darbi. Samērā lieli darbi veikti arī ārpus tiešās PMK zonas. 1962. līdz 1970. gadam PMK veica papildus sekojošus elektromontāžas darbus: 20 kV elektropārvades līniju izbūve Alūksne Viļaka, Bērspils Rezekne un citas, kolhozu elektrikācija Krāslavas Maltas zonās, elektropārvades līniju izbūve Baltkrievijas PSR, kā arī Ornburgas apgabalā. Sudrabkalni debesis, debesis, debesis. Grāvēt zemes grādzanos, aitreitenos. Surabo mani gados celtniecības montāžas darbi izpildīti par 80 miljoniem rubļu, par cik no 1961. gada pie PMK ir sava būvgrupa 18 cilvēku sastāvā. Pastāvīgi tiek uzlaboti sadzīves apstākļi PMK strādājošiem. Pastāvēšanas laikā izbūvēti labiekārtoti dzīvokļi Valdemārpilī 113, Ārlavā 13, Liepājā 13, Grobiņā 30, Saldū 30, Kuldīgā 36. Tāpat strādājošo apkalpei uzcelti Valdemārpilī ēdnica, ambulance, aptieka, bērndārs. Vissavienības sacensībās izcīnītas vietas. Pirmā vieta 2 reizes, otrā vieta 10 reizes, trešā vieta 2 reizes. Republikas sacensībās pirmā vieta 19 reizes, otrā 9 reizes, trešā 3 reizes. Visbeidzot sirmi virināk, cirst baltu bērza krustu.
Viss nāk un aiziet tālumā. 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 Un sākas viss no galā. Man pāri prieks un bēdas līd, kā raiba rudens lapa, kas atnāk ļaudis aizvadīt no šūpuja līdz kapam. Un tāpēc bērzalīkajā tik daudz ir dziļu rētu, lai savu dzimto auguru līdz saknēm iemīlētu. Viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā, viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no galā. Un sākas viss no galā, un sākas viss no galā.
Paveikts ir ļoti daudz, un tāpēc šodien vissirsnīgākā pateicība par ilgadēju ražanu darbu. Jānis Cinkus apbalvots ar vairākiem valdības apbalvojumiem. 1966. gadā darba sarkanā karoga ordenis. 1970. gadā par varonīgu darbu atzīmējot Vladimira Iļiča Ļeņina 100. dzimšanas dienu piemiņas jubilejas medaļa. 1976. gadā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas augstākās padomes prezidija goda raksts. 1976. gadā darba veterānis. 1970. gadā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas nopelniem bagātais celtnieks.